Labdien, astronomijas skolas dalībnieki! Mums šoreiz būs diezgan interesants viesis no CESIM, no CS kosmosa izziņas centru, Mikls Dzenis, un mēs šodien parunāsim par jaunatklāto izziņas centru, ko mēs varētu apmeklējot jaunu ieraudzīt, kā arī kādu pieredzi mēs varētu iegūt. Tā kā es vārdu dotu tev, Mikl, lūdzu. Jā, paldies tiem, kas ir uz vietas klātienē un tie, kas skatās arī pēc tam ierakstā. Mans uzdevums šodien bija tiešām pastāstīt vairāk par to, kas ir kosmosa izziņas centrs un kas ir tās galvenās lietas, ko apmeklējot centru mēs esam centušies parādīt. Un tad īsi iezīmēšu arī šajā te prezentācijā tās pamata elementus. Pirmkārt, mēs atradamies Cēsīs. Un šī ir mūsu ēka, kas pati par sevi ir energoefektīva. Domāts ne tikai par saturu, lai tas būtu sasaistīts ar kosmosa tematiem un tieši caur kosmosa tematiem stāstīt vairāk par dabaszinībām, tehnoloģijām, inženierzinībām, matemātiku un citiem mācību priekšmetiem, kas STEM jomā, bet arī pati ēka būtu energoefektīva. Uz ēkas mums ir gan saules elektrouzlādes stacijas, gan ienākot mājās jums būs iespēja sajusties, kā ir tad, kad uzkāpj uz grīdas, kas ģenerē elektrību, ar kuras palīdzību nākotnē varētu uzlādēt, pieņemsim, mobilo telefonu vai nākošās stundas, gaismas priekš skolotājiem, lai varētu vadīt nodarbību. Un mums ir ūdens notek ūdeņu savākšanas iekārtas, kas tiek vestas uz labierīcībām un citas svarīgas lietas, ko nākotnē mēs redzam katrā mājā būtu vērtīgi likt iekšā, lai nākotnes sabiedrība būtu daudz ilgtspējīgāk nekā šobrīd mēs esam šeit viņu zemi šādā formātā atstājuši. Bet, lai pilnībā iezīmētu par to, kas tad ir tas kosmos un tās pamata lietas, ko mēs vēlamies caur kosmosa izziņas centru parādīt. Īsumā apskatīsimies vienu īsu videoklipu no šīs vasaras nometnes, kas parāda, kā tieši ar skolāniem jums mēs vēlamies strādāt arī nākotnē. Un pastīsimies, vai skaņa ir, ja? Pagaidām skaņa nav tehniski. Ir tikai bilde. Ir tikai bilde. To es arī tūlīt nokoriģēšu, jo es zinu, ka tajā brīdī, kad es gribu rādīt include computer sound, palaidīšu vēlreiz, tad arī varēsiet dzirdēt pašu skaņu. Un tagad vajadzētu būt, vai ne? Jā, viss kārtībā. Ideja bija tāda, ka mēs esam kā zinātnieku komanda. Mērķis bija sūtīt raķeti un uzskaidrot, vai planēta X ir apdzīvojama. Izveidojām zondi, kur mēs ievietojām dažādus sensorus. Bija diena projekta izstrādei un 2 dienas klīniskai izstrādei. Nākotnē cilvēki, kas strādās inženierzinātnēs, būs. Kosmos ir viena no visstraujāk augošajām jomām un nozarēm. Nometnes ietveros jaunieši ir apguvuši programmēšanu, 3D modelēšanu, fiziku, matemātiku un svarīgi ir arī formāts, kādā viņi to darīja. Caur praktisku darbu pie reāla problēma situācija risinājumu. Mācījāmies par to, kas padara planētu apdzīvojamu. Pēc tam visu atlikušo nedēļu mēs gatavojām zondi, izvēlējāmies sensorus, izstrādājām programmatūru, lai no attiecīgā sensora varētu iegūt datus. Pēc tam datus sakopojām vienā platē, kas to sūtīja caur telemetrijas radiokanālu uz Zemes staciju. Man šī bija pirmā reize, kad es piedalījos raķetes startā. Tas bija ļoti interesanti redzēt pirms palaišanas sagatavošanās procedūras. Highlights vislielākais, protams, bija raķetes palaišana. Tas bija ļoti impresīvi, ļoti iespaidīgi. Start! Vidusskolā jauniešiem ir jāizstrādā savs projekta darbs. Un šī nometnē viņi ieguva prasmes un zināšanas, kā jau skolā viņi var izveidot savu
reāli praksē pielietojamu elektronikas programmētu darbu, kas ir praktiski izmantojams kosmosa industrijā. Es šīs nometnes laikā arī esmu apguvis pareizāku seriālās komunikācijas protokolu izmantošanu un kā pareizāk strukturēt pakotnes. Esmu trenējies veidot pārbaužu sarakstus pirms konkrētiem testiem. Viens no aspektiem, kas man ļoti patika, ir cilvēki, kas mēs šeit bijām savākušies, jo es varēju droši skatīties pāri plecam, asistēt un maisīties bišķīt arī par kājām un piedalīties visā šajā procesā līdz galam. Es jau pirms kāda laika nolēmu, ka es gribu nākotnē studēt tieši ar kosmosu saistītu inženierijas nozari. Tā ir Latvijā iespēja man jau darboties savā tēmā, savā sfērā, kur es gribu arī savu dzīvi virzīt tālāk. Man ir patīkami sajūta tas, ka ir tik daudz jauniešu, kuriem ir tāda pati interese un tiešām grib mācīties kaut ko tādu. Jā, un tas principā arī iezīmē tās pamatlietas, ko mēs vēlamies redzēt mūsu kosmosa centrā. Viens ir šī te pati ekspozīcija, kuru jums būs iespēja arī apskatīties, tad, kad jūs būsiet atbraukuši uz vietas, un es īsumā arī prezentācijas ietvaros izstāstīšu par to, kas katrā stāvā ir, lai tā kā pirms braukšanas jums jau ir pamatzināšanas, un varbūt jau varat sagatavot kādu no tematiem, bišķīt padziļināti, sīkāk iepriekš palasīt un tad apstīties, vai tas sakrīt ar to, ko mēs esam likuši iekšā. Bet otrs ir šīs te nodarbības, šīs te nometnes, šīs te aktivitātes, ko mēs vēlamies īstenot gan skolu ietveros, ja jūs sakojat mums kosmosa izziņas centra mājaslapai, tad mēs tāda formāta aktivitātes par reizēm arī laižam ārā. Un otrs arī, ka noteikti uzrunājot savus skolotājus, aiciniet viņus, lai tiktu atvestas klases arī pie mums uz vietas. Un to, ko jūs redzējāt tikko, bija nometne, ko mēs saredzam nākotnē kā daļa no mācību procesa. Ja jums būtu, pieņemsim, vidusskolā kāda fizika vai matemātikas stunda, kāpēc gan nebūtu tā, ka viena no šīm te mācību stundām ir saistīta ar satelīta izveidu un sensoru likšanu iekšā, vai datu ievākšanu, vai komunicēšanu savstarpēji. To mēs redzam kā lielu pievienoto vērtību. Bet jums droši vien arī daudz ir pasniedzējis stāstījis arī par to, ka nav tā, ka kosmosā temati paši par sevi ir kaut kas jauns Latvijas gadījumā. Te ir, pieņemsim, piemērs, ko es rādu prezentācijā. DART misija, kuras ietveros tika pārbaudīts, vai ir iespējams ar triecienu palīdzību izmainīt asteroīdu trajektoriju. Un tieši šīs misijas ietveros arī latviešu uzņēmums bija tas, kas ir strādājis, lai tos pareizos sensors ielikt iekšā, ar kur palīdzību ir iespējams noteikt, vai šie te trajektorija ir izmainījusies, cik daudz, kāda ir tā reālā būtība. Tāpēc latviešiem arī un latviešu zinātniekiem ir liela pievienotā vērtība Eiropas kosmosa aģentūras ietveros, ERA misijas, pieņemsim, gadījumā. Savukārt šobrīd arī tas, kad mums kosmosa centrā ir pašiem sava orbitālā stacija, kuru mēs nosaukuši esam Ausekļa vārdā, jo tā ir mūsu Latvijā pirmā, bet īstā šobrīd tiks demontēta un tiks veidota jauna. Gadu ietveros tas pastāv 28. gadu, bet mēs arī esam redzējuši, kā vienmēr šāda veida projekti tiek pārcelti par gadu uz priekšu un tam līdzīgi. Tā kā viens no gadiem, kas ir minēts sākotnēji, bija 28. gads, tad būs Mēnesis orbitālā stacija, kuras ietveros arī latviešu uzņēmums veido šos te xenonu sūkņus degvielas uzpildei, kas ražot tieši Latvijā. Tā kā no kosmosa mēs nemaz neesam tik tālu, un kosmosa izziņas centrs gan stāsta par to, kādi šajā brīdī projekti ir
pieejami, un kā vienīgais transports, ar kur palīdzību mēs varētu nokļūt ārpus Zemes atmosfēras, ir šīs te kosmosa raķetes. Mēs sevi redzam noteikti, ka mēs vēlamies radīt interesi par šīm te STEM nozari, un arī caur mūsu skolu projektiem, ko mēs organizējam caur Facebooku un mājaslapu un tālāk uz priekšu skolās, liela iespēja pastāv, ka ne tikai tu vari būt zinātnieks STEM jomā, bet tiešām saistīt savu dzīvi ar kosmosa industriju. Savukārt pati kosmosa izpēte, tehnoloģijas uzlabo dzīves kvalitāti šeit uz Zemes, tāpēc mums ir brīnišķīgi, kad mums ir mobila telefoni vai mums ir ar akumulātoru lādējumies dažādas iekārtas, vai mēs varam skatīties, vai mēs varam skatīties tiešsaistē dažādu veidu informāciju pateicoties Wi-Fi-iem. Un ka kosmosa izpēta pat par sevi kļūst par aktuālu nozari nākotnē. Un kosmosa centrā mums ir 3 tādas pamattēmas, ko mēs identificējām, kurās šobrīd Eiropas kosmosa aģentūra liek tos galvenos projektus, uzsvarus. Tā ir citu planētu kolonizācija, kosmosa izpēte un Zemes izpēte. Un katrā no viņiem ir dažādi veidi tehnoloģiskie risinājumi, kas varētu būt arī katram no mums iespēja nākotnē tā kā pieķerties, strādāt pie kādu no šīm tēmām un varbūt atklāt kaut ko jaunu. Un tas, ko mēs piedāvājam, tad, kad jūs esat klāt pie mums uz vietas, ir šī ekspozīcija 3 stāvos, ir individuāli skolām apmeklējumi ietvaros ir ekspozīcija, vai arī šī darbnīca tālāk uz priekšu plānota. Tas, ko jūs redzējāt video formātā, mēs arī turpmāk plānojam šīs nometnes. Pagaidām vēl skatāmies uz vasaru, bet mazums, ja mums būs resursi un tam līdzīgi, varbūt arī pastīsimies kādu, kas ir pieejami jau pavasara brīvlaika ietveros. Un visbeidzot, arī pati ēka un tas, ko mēs piedāvājam, ir tie resursi un vide. Tad, ja tev ir laba ideja vidusskolas posmā vai 9. vai 8. klasē, kur tu vēlies realizēt, tad mums ir arī atsevišķi laboratorijas telpa ar 3D printeriem, ar CNC frēzēm, ar lodēšanas stacijām, kur to var darīt. Protams, jūsu gadījumā pārsvarā tas ir no Liepājas būtu jābrauc diezgan tālu, un tad jūs varat izmantot šo te zīts piedāvājumu, kas ir jūsu inovācija centra ietvaros. Tā pašā laikā, ja dzīvo jebkādā citā reģionā, tad arī Vidzemē vismaz šāds centrs to piedāvātu. Esam identificējuši visas tās tēmas, kas mūsu prāt ir jāparāda kosmosa izziņas centrā. Un katra tēma caurvīja vienu otru. Ja pirmais stāvs vairāk ir par to, kā mēs skatāmies uz kosmosa izpētes tehnoloģiju attīstību, kā mēs skatāmies uz sabiedrību, kā viņa laikiem īstenībā visu laiku ir virzījusies uz to, ka kosmosa izpētei ir nozīme un cilvēkam ir vēlme ceļot tālāk. Tad jau otrais stāvs vērš soli uz priekšu par to, kā ir iespējams dzīvot kosmosā. Mums ir tā pati savu kosmosa stācija Ausekls, kurā var pastīties, kā astronauti dzīvo kosmosa stācijā un kā tas ir sasaistīts ar mūsu ikdienas dzīvi. Un arī iespēja ielūkoties nākotnē, ja mums būtu jādzīvo uz citas planētas, kas būtu tie izaicinājumi, ar kuriem jāsaskarās un kurus būtu jārisina. Piemēram, ja mēs dzīvotu uz Marsa, tad ir dažādi veidi eksponāti, kas stāsta tieši par to. Savukārt trešais stāvs vairāk ir iezīmēts tīri no cilvēciskās puses, jo mums ir svarīgi, ja mēs vēlamies, pieņemsim tos pašus vairākus mēnešus ceļot uz Marsa, un šaurā vidē pavadīt laiku ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem no rīta līdz vakaram, ir nepieciešams mentāli stabils
cilvēks, gan fiziski, gan garīgi. Līdz ar to astronauta veselība ir būtisks aspekts mūsu gadījumā. Tie ir astronauta treniņi, kur ir gan fiziskā, gan mentālā puse apspēlēta. Gan arī pašiem astronautiem jāmāk ir dažādās misijās un problēmu situācijās atrast pareizo risinājumu. Tāpēc mēs esam ielikuši iekšā tādu kā misiju, ko varēs veikt 2 cilvēkiem savstarpēji sadarbojoties. Bet šīs lietas, kas jau ir papildus, kā pieņemsim tā misija, jau tālāk uz priekšu mēs redzam vairāk uz novembra sākumu. Oktobrī vēl ir iespēja izdzīvot cauri visai ekspozīcijai, un tad sapratīsim, kas ir tās tēmas, ko mēs vēl liksim klāt. Un visbeidzot, arī kosmoloģija mums ir sava Saules sistēma, kur tiek vairāk skaidrots par katru no tām planētām, kas mums atrodas Saules sistēmā, kāpēc viņas tur ir, kāds ir viņu sastāvs, un paralēli arī interaktīvās spēles, kas to nodrošina. Jā, un principā tad es īsi ieskicēšu arī to, kas tad ir tajā katrā no šīm te ekspozīcijas sadaļām, un ko jūs varēsiet sagaidīt. Lolīti? Tā, skatījos par to, kad man ir par otro stāvu, bet tas nekas. Labi. Pirmais stāvs ir vairāk par kosmosa izpētes tehnoloģijām, vēsturisko kosmosa izpētes attīstību un tam līdzīgi. Tad otrais stāvs mums vairāk ir par dzīvošanu ārpus Zemes. Tad mums tie eksponāti sasaistīti tieši ar izglītības saturu un to, ko mēs centāmies tajā brīdī, kad tu mācies skolā un ej cauri kaut kādām tēmām, pieņemsim fotosintēze. Ja nemaldos, tas bija tieši 7. klasē. Te var arī nokomentēt pēc MS tīma redzu nosaukumu par to, kā rodas skābeklis uz Zemes. Un te pašā laikā mēs arī skaidrojam par to, kāda ir atšķirība starp rašanos skābeklim uz Zemes, pateicoties augiem, un kā mēs varam mākslīgi to radīt uz Marsa. Un arī citas tēmas, kas ir sasaistītas un salīdzinājumi, ir bijuši par to, cik Zeme mums tomēr ir unikāla un cik daudz dažādas lietas mums ir jāņem vērā, lai tā kā tādus pašus apstākļus radīt uz citas planētas. Un tas ir pamatā tieši otriem stāvam dzīvošanu ārpus Zemes. Savukārt mūsu kosmosa stacija Auseks ir 2 stāvos. Un tad pirmajā stāvā, kas ir bišķīt zemāk, ko var redzēt šeit, ir tieši par to astronautu dzīvi un dažādu veidu animācijas un informatīvu materiāli, lai uzzinātu to, ka viņiem arī principā ir gan nepieciešams gulēt, gan trenēties, gan ikdienas darbus darīt, gan taisīt ēst un uzturēt veselīgi sev fiziski formā un arī, protams, higiēna. Savukārt 3. stāvā, šajā te augšējā daļā, mums ir pašiem sava kosmosa stacijas misija, kur tad vienā pusē pašā kosmosa stacijā ir jāpilda misija. Pieņemsim, tiek atsūtīta nezināmas izcelsmes baktērija, kas ir jādezinficē. Savukārt otrā pusē ir misijas vadības centrs, kas ir attiecīgi uz Zemes esošie cilvēki, un viņu uzdevums savstarpēji sazinoties vienam ar otru ir atrisināt šo te mikrobu atsūtīto vietu un tādā veidā viņu dezinficēt paraugajā atsūtīto paraugu. Savukārt kosmoloģija, tad arī esam ielikuši iekšā dažādu veidu planētas un par katru planētu papildus informāciju, ko noteikti ejiet cauri. Un bez tā neiztikt arī tīri fiziski, būvējot savu veidu tālāko raķeti un precizējot, cik tālu viņi var doties tālāk uz priekšu. Savukārt astronauta treniņi tad iezīmēt vairāk to, kas ir tās fiziskās lietas, ar ko man jātiek galā, pieņemsim līdzsvars, svarīgs ir izturība mūsējā, dažāda veida
šie te reakcijas testi, un arī no tās psiholoģijas puses tīri jūsu noturība, jūsu veselības stāvoklis un citas lietas, ko mēs arī liekam iekšā astronautu treniņos. Tas īsumā par pirmajiem 2. un 3. stāvu, un pirmais stāvs, lai paliek noslēpums, tad, kad jums ir pašiem iespēja doties pie mums uz vietas. Bet principā, jā, gan kosmosa raķetes, gan roveri būs iespējams apskatīt. Un tā otra puse ir tas, ka tiešām mēs skatījāmies, lai katram no jums ir iespēja, un skolotājiem ir iespēja to, kas tiek mācīts skolā, sasaistīt ar kosmosa tēmu, lai nākošajā reizē, kad jums ir jātaisa, pieņemsim, datorikā kāds uzdevums, kāpēc gan nevarētu tas būt saistīts ar Marsa izpēti, vai arī dizainēt savas mēnesi bāzes vai citas tēmas, kas ir viegli pielāgojums mūsu ikdienas tematiem, ko jūs mācāties skolā. Un arī dažādi veidi darbnīcas, kas tālāk uz priekšu dosim kā individuālus piedāvājumus, ka klase var atbraukt uz konkrēto tematu, un tā temata ietvaros pavadīt 2 līdz 3 stundas un uzbūvēt galā kaut kādu gala produktu. Tā kā es rādīju sākotnēji vidusskolas nometni šovasar, mums tāpatās ir plānots gan sākumskolai, gan pamatskolai, gan arī vidusskolai nometnes. Līdz ar to dažādu vecuma jauniešiem jūs būs iespēja pieteikties. Galvenais ir sakot līdz mums Facebookā. Savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu veidu šobrīd, ko es varu darīt un kas ir tās aktivitātes, tad arī ir līdzīgi, ka šīs ir tās 3 pamatā skolu projekti, kuri aktīvi tiek īstenoti starptautiski dažādās valstīs. Un mums Latvijā tieši Kansats ir tas, kur skolu komandas var pieteikties, un arī jūs varat iziet cauri un skatīties, kas ir tie nosacījumi, lai pieteiktos. Savukārt sākumskolai un pamatskolai tie materiāli ir pieejami internetā, un jūs varat pamatskolas līmenī būvēt savu kosmosa bāzes modeli uz 3D modelēšanas platformas pa brīvu un piedalīties konkursā. Un sākumskolai tad attiecīgi ir cita veida aktivitātes. Bet runājot par to pašu Kansatu, par satelīta veidošanu, tad kāda jēga un ko tieši var gada laikā uzbūvēt? Jo sensors mēs varam likt dažādus. Te mums ir piemērs no pagājušā gada vidusskolas projekta, kur ar satelītu palīdzību tika noteikti kogšgraužu izraisīt mežauģu bojājumu konkrēti reģionu ietveros. Tātad šis satelīts tiek palaists gaisā, mēs identificējam, cik tad tie kogšgrauži ir pieejami tās vietas ietveros, un tad mēs saprotam, vai tā jaunaudze ir pieņemsim nepieciešams iznīcināt vai iztīrīt, vai arī tur viss ir kārtībā. Un šāda veida projekts pēc tam kļuva arī par zinātnes pētniecisko darbu un tika izmantots arī Eiropas līmeņa jauno zinātnieku fórumā. Un tādā veidā parādot to, ka kosmos un citas tēmas ir iespējams sasaistīt. Savukārt, ja mums interesē šīs dizainēšanas moduļu bāzes un tam līdzīgi, tad jau šobrīd mums ir iespēja Tinkercadā būvēt savus modeļus, te pašā laikā arī uzzināt vairāk, tīri kā tos modeļus ir iespējams būvēt soli pa solim, un papildus arī materiālus lasīt bootcampchallenge.org, kur viss ir pieejams saistībā ar to. Tā kā noteikti aicinu apskatīties un sekot līdz arī mums kosmosa centrā. Jo, principā, ja tā paskatās, tad kosmos jau nemaz nav tik tālu. Mums ir Karmāna līnija, kas 100 km attālumā no Zemes. Tas, principā, būtu kā no Rīgas līdz Cēsīm aizbraukt. Tad 100 km stundā 30 vienkārši veikt. Un mēs esam pat tuvāk. Mēs esam tepat Cēsīs līdz ar to, kas tur
no jebkuras Latvijas pilsētas ir iespējams atbraukt arī pie mums un uzzināt vairāk tieši par kosmosa izpēti. Tas no manis no prezentācijas viedokļa arī viss. Ja ir kādi jautājumi, tad droši prasiet. Vēl tikai pēdējais, ka mūsu pamata ideja, mūsu pamata darbības vārds ir izziņa. Līdz ar to arī ekspozīcijā svarīgi ir tas, kad jūs dodat sev laiku apskatīt, izlasīt, iepazīties, nesteidzīgi iziet cauri visiem interaktīvajām ekspozīcijām, spēlēm un moduļiem, un tad jūs tiešām būsiet izzinājuši vairāk par kosmosu un dosieties mājās ar vēl papildus jaunām pieredzēm un idejām, kā tālāk varētu varbūt veidot mājās kaut kādus zinātniskos projektus. Jā, paldies! Paldies par lekciju, par šo informatīvo izsmeļošo informāciju. Jā, man pašam jautājums ir par tām darbnīcām, vai tās darbnīcas pamatskolas un vidusskolas skolēniem jau ir pieejamas, vai viņas vēl tiek vēl būs? Tās mēs skatāmies vairāk uz otro semestru. Šobrīd ir svarīgi tas, ka pēc iespējas vairāk ir iespējams apskatīt pašu centru un saprast, ko mēs katrā stāvā piedāvājam, un darbnīca tad domājam uz otro semestru vai vismaz pēc oktobra brīvlaika. Skaidrs. Tad varbūt es Keitei un Henrijam ir kādi jautājumi, ko jūs gribētu uzdot Mikum droši? Klausamies. Man nav jautājumu. Labi, tad tu, kā saka, klātienē pats to izmēģinās un iepazīsi kosmosa izziņas centra dodās iespējas. Tieši tā. Tā laikam kosmos nozīmē apstiprinājums šajā gadījumā. No Henrija puses, jā. Labi. Varbūt bišķi jautājums, cik ilgā laika periodā tapa pašā fiziskā telpa un izbūve tas process? Šajā gadījumā tas projekts jau ir gājis vairāk kā 10 gadus. Pat ideja, sākotnējais tā pieredze, jo viss sākās ar Zino, kas bija Cēsīs. Bet pats kosmosa centrs 21. gadā tika ielikts pamatakmens, un tad tagad ir 23. gads, principā 2 gadu laikā uzbūvēja pašu ēku, bet saturu mēs būvējam 3 gadus kopš 20. gada. Gan ekspozīciju, gan arī to visu pārējo, kas ir saistīts ar skolām un piedāvājumiem. Tā kā mēs varētu teikt, ka ļoti ilgs laiks nepieciešams, lai uzbūvētu šādu kosmosa izziņas centru un ieguldītu līdzekļus un arī laiku. Tieši tā. Vienā dienā tas noteikti nenotiek. Jā. Tad nākamā vasara tā kā varētu būt arī iespēja pieteikties tajās nometnēs, ja? Jauniešiem no pamatskolas un vidusskolas vecuma grupām. Jā, noteikti. Iegūt to praktisko pieredzi. Tas, kas ir mums svarīgi šīs nometnes ietvaros, ir tas, ka ir atlase nometnei, un atlases ietvaros jāizdara dažādi veidi uzdevumi, jāiesūta varbūt arī kāds video vai kādas citas lietas, un tad, ja visas atlases kritēriji tiek atbildēti, arī motivācijas vēstule, kāpēc tu to dari, un citas, tad arī šīs nometnes ietvaros var radīt kaut ko vērtīgu. Pieņemsim, vidusskolā, jā, mēs būvējam šo te satelītu, ko likām iekšā raķetē, ko varēja redzēt video. Savukārt pamatskolā, pieņemsim, pirms 2 gadiem mēs tiešām vairāk runājam par astronautu profesiju. Mums bija arī atbraucis astronautu atlases vadītājs, kas 2008. gadā atlasīja astronautus. Viņam bija sava lekcija angliski, kur stāstīja par to, ka jebkura profesija ir vajadzīga kosmosa industrijai, no mārketinga līdz dizainerim. Un sākuma skolā mēs būvējam arī savu kosmosa bāzi, bet redzam, ka tēmas mainīsies noteikti. Noteikti jāpaliek uz sakariem, sakojot līdzi
mums sociālajos tīklos, tad zinās, kurā brīdī izsludina, jo vietas ir ierobežotas. Vai šajā gadījumā tam dalībniekam, bērnam vai viņu vecākam ir jāmaksā par to dalību nometnē, piemēram? Jā, šobrīd noteikti būs maksas šīs nometnes, un skatoties lielo piedāvājumu, kāda veida nometnes ir iespējams, tad attiecīgi mēs piedāvājam arī savējo tieši saistībā ar to kosmosu. Kā saka, tad ir vērts krāt naudiņu tiem interesantiem un tā kā gaidīt pieteikšanās izziņošanas laikus. Jā, tieši tā. Skaidrs, labi. Tad šoreiz mums tādā īsāka lekcija. Un labs, kā saka, uz tikšanos jau pavisam drīz. Un noteikti, ka mēs vēl turpināsim sadarbību arī pavasarī, kādu papildu lekciju no tavas puses par jaunumiem vai inovācijām CS kosmosa izziņas centrā. Tā kā uz saredzēšanos. Liels paldies, Miku, par laiku, ko tu veltīji mums astronomijas skolā. Un tad jau mēs pārējie tiekamies jau klātienē. Labi, paldies. Visu labi. Jā. Tiekamies kosmosa centrā. Jā, kā arī nākamā piedien būs klātienes nodarbība šoreiz. Visu labu, uz redzēšanos!